Latvijas meža certifikācijas padome organizē šo semināru. Un Latvijas meža certifikācijas padome ir biedrība, kas atbalsta galvenokārt, ja pamatā tas virsuzdevums ir meža ilgtspējīga apsaimniekošana. Tas ietver gan dažādas certifikācijas programmas, kā FSC un PFC, ko atbalsta meža certifikācijas padome, gan arī citus projektus, kas nodrošina meža ilgtspēju kā tādu. Un šīs dienas temats par medībām, par attiecībām ar sabiedrību, tieši medību nozarē, ir arī viens no tādiem mežsaimniecības ilgtspējas stūrakmeņiem, jo Latvijā medības kā tradīcija ir simtiem vai pat tūkstošiem gadu veca. Šeit šī dzīvošā sabiedrība ir medījusi un medīs. Svarīgi, protams, kā tas notiek, kā mēs šodien to darām. Un man liels prieks, kad šeit noteikti ir klausītāji, kas noteikti piedalīsies šajā procesā. Vai nu esot kā mežsaimnieki, kas izprot, kāda ir sadarbība meža audzētājiem, meža apsaimniekotājiem, meža īpašniekiem ar medniekiem, ar medībām, vai arī jūs paši būsiet lielākoties mednieki, tādā ziņā vēl vairāk sapratīsiet šīs attiecības, šo attiecību raksturu un pats svarīgākais izmaiņas, kā tas mūsu sabiedrībā attiecībā uz izpratni par medībām, par šo procesu, kā medīšana, lai rastos izpratne, ka tas nav kaut kādu dažu cilvēciņu nodarbe ar ieročiem naktī, ar šnabu pudeli pie sāniem, ja, un tā tālāk, lai šos stereotipus, kas diemžēl sociālajos tīklos bieži vien parādās, varētu izskaidrot arī līdzcilvēkiem, ka tā diemžēl nav, ja paldies Dievam tā nav, ka mednieks, medīšana, tas ir pilnasinīga mežsaimniecības sastāvdaļa. Tas nav, no mežsaimniecības nevar atraut. Jā, mēs varam teikt, mežsaimniecībai it kā pat īsti dzīvnieki nav vajadzīgi. Mežs augs tāpat, cilvēks stādīs, ja, un viss būs baigi skaisti. Tā tas nav. Tāds stāsts pirms atveram varbūt šo te, ka savā laikā vienā no mežsaimniecības uzņēmumiem mums bija diezgan lielas problēmas ar meža apsardzību. Nevarēja tas mežkopis, par cik tā piepilsēta ir, nevarēja stāvēt pie katra koka klāt, lai kāds no mazdārziņu rajona nenozāģētu kārtējo eglīti vai priedīti savām vajadzībām. Tad risinājums tika rasts ļoti ātri šajā uzņēmumā. Mēs izveidojām no darbiniekiem medību klubu. Protams, tie, kas bija mednieki. Un ko mēs panācām, ka darbinieks bija mežā ne tikai savā darba laikā, bet arī ārpus darba laika. Un mēs samazinājām šos te zaudējumus, kas zādzību gadījumā radās uzņēmumu. Tā kā, redziet, medības nav kaut kas atrauts no visas mežsaimniecības un šī te procesa. Bet šīs dienas tēma, tā tad man jāpastāst jums par medībām, kā tas šobrīd tas ir, un ko tad mēs gaidām, kādas varētu būt ietekmes, jo tās ir nepārtraukti. Un arī parunāsim mazliet par medījamo dzīvnieku postījumiem mežā, un kā mums izdodas sadarboties ar meža īpašniekiem un arī ar lauksaimniekiem, cik tas ir viegli, saprotoši vai grūti. Jā, kas tad tur notiek īsti? Ja? Būtu jau skaisti, ja šitā mēs varētu mednieki tur tajā lielajā barā, varbūt mazāk ir redzams, ja, ka meža dzīvnieki visi riņķīs, suņi, mednieki, pilns ar pīlēm, gaiss, ja, medījamām un tā tālāk. Bet
Viena no problēmām, kas mūs jau uztrauc vairākus gadus Latvijā, tas ir Āfrikas cūku mēris. Ja? Tātad mūsu meža cūku populācija ļoti cieš, un Latvija jau pārņem otrais vilnis. Praktiski šobrīd Austrum Latvija praktiski nav ne cūku, ne mēris. Ja? Tad mēra gadījumi nav konstatēti. Tāpēc, kad tas, kas nokrita vai izmira, ja, tas šobrīd tur vienkārši nav vairs. Un tagad, protams, lielākais akcents ir Zemgalē un jau Kurzem ar pārņem otrais vilnis. Tā kā stāsts par to, kā mēs varam ar Āfrikas cūku mēri cīnīties, no zinātnieku viedokļa ir ļoti vienkārši. Uz katra kvadrātkilometra jāatstāj 0,15 meža cūkas. Tātad, ja kāds vai kāda vecāki medī kādā medību iecirknī jums zināmā, ja, tad jūs varat izrēķināt, cik šajā medību iecirknī būtu jāatstāj meža cūkas, lai Āfrikas cūku mēris apstātos. Jo ar šādu mazu blīvumu nenotiktu šī kontaktēšanās slimajiem cilvēkiem, meža cūkām slimajām, ar veselajām, un šādā veidā varētu šo te apturēt šo mēri. Bija arī atbraukusi šogad Eiropas komisija, kas pārbaudīja, protams, pārstāvi. 2 kungi bija atbraukuši, kas pārbaudīja, kā tad Latvijā notiek šī cīņa. Jāsaka uzreiz, kad Eiropa ir ļoti atšķirīga. Vīri bija no Dienvidu Eiropas. Viņi nesaprata, kāpēc mēs nevaram izmedīt meža cūkas. Tas tak ir tik elementāri. Izšaujam un viss, ja, apmēram. Tā kā viņiem pastāstīja, kāda mums ir medību prakse, kā mēs medījam, kāda ir mūsu mežainums un tā tālāk. Tad, protams, tās domas mainījās, bet kas bija pozitīvi, ka šajā atskaitē, ko pārtikas veterinārais dienests pasniedz, parādījās, ka tie pasākumi, kas ir veikti, nevienmēr deva vēlamo rezultātu, un tad līdz ar to viņi nav vajadzīgi. Kā piemēram bija aizliegts piebarot cūkas, nobarot barību zemē vienkārši. Bija jāierīko speciāls dozēts barotavs. Tas šobrīd tātad mainīsies, ļaus piebarot dzīvniekus kā agrāk. Kāpēc jūs noteikti prasīsiet, kāds baro meža dzīvnieks, viņam te barība ir lauki, jaunaudzes. Jā, lai mēs varētu veiksmīgi nomedīt dzīvniekus. Kur? Skaidrs, ka pie barotavas. Ja mums tas meža cūku skaits ir jāsamazina, tad pie barotavām tas ir visvieglāk izdarāms. Jā, jūs jau droši vien varbūt kāds redzējāt vakardienas sižetu, kur es pats neesmu redzējis, jo es tur pats runāju, kur es runāju arī par vilku klātbūtni Latvijā. Skaidrs ir viens, ka pēdējos 2-3 gados ir strauji pieaudzis plēsēju skaits, ko mēs izjūtam kā uzbrukumu mājlopiem un mājdzīvniekiem. Tas ir suņiem, ja? Tādi tiek saplosīti suņi. Tas ir tāds netieši rādītājs, ka plēsēju skaits, tieši vilku skaits pieaug. Un runājot par vilkiem, ja mēs viņus varam sākt medīt jūlijā un drīkstam līdz pat marta beigām medīt, mēs šo kvotu, jeb limitu saucamo, ko mums ļauj maksimāli izmantot, tas ir 300 vilki gadā, mēs izpildam jau decembrī. Tas ir, ka mēs jau praktiski 4-5 mēnešos esam izpildījuši to, un 3 mēneši mums vēl praktiski, ka mēs nemedījam, un populācija to ļoti labi jūt. Ja mēs 3 mēnešus vilku nemedījam, ko dara? Vilks paliek daudz drošāks. Un kā jau plēsējam, un kā jebkuram, arī zālēdājam, kāpēc zālēdājs iet uz meža kultūru, kāpēc iet ēst rapsi, tāpēc iet tur, kur ir vieglāk pieejama barība. Un plēsējam tas pats. Kāpēc viņam jāķer kāds tur teļš, ja, brieža, kurš ir stiprs un veikls, viņš labāk aiziet un aplokā paņem govs teļu. Ja. Tas ir daudz vienkāršāk. Tāpēc ir uzbrukumi.
Nu, un suns. Suns a priori netik daudz viņam vajadzīgs kā barības avots, bet suns ir konkurence vilkam. Tas ir tīri bioloģiski, un tāpēc cieši arī mājas suņi šajos uzbrukumos. Jā, ir tā saucamais medību saimniecības, sugas aizsardzības plāns, jeb SAPS, kas savā laikā ir uzrakstīts, uz kā pamatojoties uz zinātniskiem pētījumiem, mēs varam medīt šos 300 vilkus maksimāli. Bet šis plāns ir gandrīz 10 gadu atpakaļ tapis. Situācija ir mainījusies. Ir papildus pētījums, ko veikusi ir Zinātniskais institūts, Mežzinātnes institūts Silava, kas parāda, ka vilku skaits ir pieaudzis, ka vilks nav apdraudēts Latvijā, ka viņu var medīt vairāk. Līdz šim dabas pārvalde ir iestājusies pret to, jo, kā jūs zinat vai nezināt, Latvijā ir ļoti izteikts, vismaz, ja paskatāmies sociālajos tīklos, dažādu marginālo grupu tāda ietekme, kuri sevi sauc par zaļajiem. Un šī ietekme ir ļoti postoša lielai daļai nozaru, tā skaitā arī medībām. Bet cerams, esam veikuši lielu darbu, tā skaitā arī mednieku organizācijas, un viena no tām, kuru es pārstāvu kā valdes priekšsēdētājs, tātad Latvijas mednieku savienība ļoti cieši diskutē par šiem jautājumiem ar tiem, kas šo jautājumu var izlemt. Tā ir pirmkārt Zemkopības ministrija un varams. It kā jau ir panākta zināma izpratne par to, ka šis vilku medīšanas apjoms ir jāpalielina. Es, ja tā ņem pēc līdzības, ka, teiksim, mēs tur 5 mēnešos nepilnos nomedījam 300 vilks, vēl 3 mums mēneši palikuši, tāpēc tādas līdzības varētu teikt, ka mums būtu tagad kaut kur uz 450 vilkiem jāmedī, lai atlikušajā laikā būtu ko darīt. Bet, teiksim tā, ja piekritīs kaut vai 10% šo limitu palielināt, mēs būsim ļoti apmierināti, ka vēl vismaz 30 vilkus varbūt varēsim medīt vairāk, un tas noteikti neatstās uz vilku populāciju nozīmīgu ietekmi. Bet tā, atklāt sakot, vajadzētu mums uzvesties biedrībām kā Trumpam, prasīt uzreiz, tur, teiksim, 500 vai 600 vilkus, varbūt mums iedotu 400, vai ne? Jā, varbūt jūs esat dzirdējuši par aplikāciju Mednis. To savā laikā inicijēja meža īpašnieku biedrība un arī ar lauksaimniekiem, kad šāda aplikācija ir vajadzīga, kur mednieki vairs neatskaitīsies, papīra formātā vai elektroniski sūtot savas ziņas valsts meža dienestam, bet izmantos aplikāciju, kur katru nomedīto dzīvnieku reģistrēs nomedīšanas vietā, un tā reģistrācija parādīs gan, tā teikt, koordinācijas, gan arī bija jāfotografē šis dzīvnieks, kā apliecinājums, ka tiešām īstais dzīvnieks ir nomedīts, pareizais un tā tālāk. Tad šogad, jeb pagājušā sezona precīzāk, noslēdzās ar 31. martu. Un parādīja pirmos rezultātus. Tātad tas bija tā, de facto. Tātad tur nevarēja kaut kādīgi uzrādīt, ka tu esi nomedījis kaut ko vairāk nekā patiesībā. Ja tu mazāk uzrādīji, tad jau tu biji malmednieks. Bet šajā gadījumā Mednis parāda pirmos reālos. Pārsteigumu lielu nav. Dzīvnieku medīšanas, kā saka, tas apjoms, kāds bija pirms mēģņa, un tagad praktiski daudz nav mainījies, bet medniekam no vienas puses vairs nav jāraksta kaut kādas atskaites papīra formā. Ok, ļoti labi, bet ir nianses, kad Mednis ir aplikācija, un ar aplikāciju vecie vīri, kuri necieš citus mobilos telefonus kā ar podziņām, praktiski to nevar veikt. Tad kādam citam tas ir jāpaveic viņa vietā, kas ir atļauts, protams, šī informācijas ievadīšana. Bet tāda problēma ir, un vēl ir problēma, kad
visiem operatoriem mobilo tīklu nav pilnīgs pārklājums par visu Latvijas teritoriju. Tas arī, protams, ir risināms un risinās, kad ļauj ievadīt datus, viņi it kā netiek aizsūtīti, bet, protams, agrāk vai vēlāk tu atgriezies tādā vietā, kur ir šī saucamā zona un informācija nosūtīta tiek. Tā kā principā tu neesi nekāds pārkāpējs vai malu mednieks, ja tu nav izdevies tajā vietā šo informāciju nosūtīt. Viņi vienalga ievadēji redzam, ka tu esi vadījis iekšā, tā kā tādā ziņā tur lielu problēmu it kā nav, bet, protams, pirmā sezona daudz mednieki bija nervozi. Ja? Ko man tagad darīt? Tā informācija nenosūtās, vai es drīkstu to dzīvnieku tagad ielikt transporta līdzeklī? Nedrīkstu, drīkstu pārvietot, nedrīkstu. Bet, es domāju, pēc šīs sezonas jau vairs tādu joku nebūs. Tātad es jau minēju tos reālos iegūmus, ka medniekam vairs nav nekāda papīra formāta, tur jāizpild, nav atskaites sezonas beigās, jānodot klubu vadītājiem, meža dienestam. Bet meža īpašnieku biedrības un citu lauksaimnieku biedrību, tas ir kā tāds, prieks bija par to, ka tagad beidzot viņi var tā kā aizrādīt medniekiem, parādīt, jūs jau kaut ko nedarat tā, kā vajadzētu. Rekāda ir uzskaita, ja, un rekāda ir izpilde. Un kur ir limits bijis noteiktais, un cik jūs tur beigās mediet. Beigās izrādās tā, ka mednieks nemedī tik, cik vajadzētu mežsaimniekam vai lauksaimniekam. Bet par to mazliet vēl vēlāk. Jā, kāpēc šodien otrajā daļā arī parunāsim par postījumiem un par šo te sadarbību starp Latvijas valsts meži. Gadu no gada, kā jūs ziniet, Latvijas valsts meža apsaimnieko 50% no Latvijas meža platības, uzrāda palielinātus tēriņus par aizsardzību. Ja? Tātad apstrādājot šos te jaunauģu kociņus ar cervikolu, ar triko, pat ar aitas vilnu, un droši vien, ka jūs jau kaut ko savos medību vai mācību kursos par to esat runājuši. Līdz ar to šogad, pareizi sakot, 24. gadā Latvijas valsts meži uzrādīja, ka ir tērējuši šiem pasākumiem 5,7 miljoni eiro. Tas ir daudz, jo par visu šo nomas platību iznomāšanu ieņem tikai 0,6 miljonus. Protams, jāsaprot, ka dārdzība pieaug gan tiem, darba algās jāsamaksā, kas to dara cilvēki, jāizvien lielākas algas, gan arī paši šo te līdzekļu, triko vai cerviko vai vēl kāda cita līdzekļu izmaksas aug. Tā kā mēs nevaram teikt, ka šie te pieaugumi milzīgie ir tikai palielinoties bojājumiem, bet, ja skatās pēc hektāriem, kas ir inventarizēts jaunaudzes Latvijas valsts mežos, arī platība pieauga. Jā, līdz šim mednieku organizācijām, un tādas Latvijā ir praktiski 3, kas apmēram 50% Latvijas medniekus apvieno. Tātad lielākā ir Latvijas mednieku savienība, kas apvieno 360 klubus mednieku, un kopumā vismaz 9000 medniekus apvieno Latvijas mednieku savienību, ko es arī pārstāvu. Tad ir Latvijas mednieku asociācija, jeb Latma, daudz mazāk klubu, gandrīz 10 reizes mazāk, ko viņi apvieno, bet vienalga, kā senākā organizācija Latvijā aktīvi aizstāv mednieku interesi, un arī līdzīga neliela organizācija ir tātad Austrum Latgalē, kur ir tā saucamā Latgales mednieku makšķernieku biedrība. Šīs 3 biedrības arī principā aizstāv Latvijas mednieku intereses Latvijā. Un mums bija memorands par sadarbību postījumu novēršanā ar Latvijas valsts mežiem un meža īpašnieku biedrību. Bet šī sadarbība, vismaz vienai no pusēm nelikās svarīga, un mēs
varam teikt, ka neviena nebija apmierināta, un šobrīd notiek darbs pie šāda jauna memoranda izstrādes. Kas ir memorands? Tur vienkārši pasaka, kādi ir pienākumi vienai pusē, kādi pienākumi otrai pusē, kādas tiesības vienai pusē, kādas tiesības otrai. Tas zināmā mērā ir tāda platforma, kur mēs it kā vienojamies, kā mēs cīnīsimies, vai kādus pasākumus veiksim, lai mēģinātu novērst šos postījumus mežaudzēs Latvijā. Nu jā, es jau minēju tādu par Latvijas mednieku savienību, kur es pārstāvu. Jā, mēs praktiski esam pa visu Latviju pārstāvēti. Tas ir mūsu spēks, ka mēs esam daudz, jo uzklausa tevi tikai tad, ja tu pārstāvi lielu sabiedrības daļu. Un ja Latvijā ir apmēram 20,000 aktīvu mednieku, tad 9,000 mednieku ir jau mūsu pusē. Ja? Tad mēs varam teikt, ka mēs 50% pārstāvam no medniekiem, un tad tas tiek uzklausīts. Vismaz aicina mūs kā sarunu partnerus, tā, ka mēs runājam par likumdošanas izmaiņām, par medību noteikumu izmaiņām. Tas ir tas svarīgākais, lai mēs piedalītos un katrs mednieks caur šo biedrību, caur šo organizāciju, var būt pārliecināts, ka vismaz kāds viņa vietā izteiks mednieku vēlmes, sāpes, viedokli. Tas ir ļoti svarīgi, un man prieks, ka vismaz puse no medniekiem to izprot, ka viens nav karotājs, arī viens klubiņš nav karotājs. Jā, tātad mums ir pavisam 10 reģioni. Austrumlatgales reģions uzskatīja, ka viņiem ir jāveido savu biedrībiņu, lai būtu, bet šobrīd šie 360 klubi ir tajos 9 reģionos, un katrs reģions tiek pārstāvēts ar pārstāvu. Šajā biedrībā es esmu vienīgais algots cilvēks. Visi pārējie, gan valde, gan padomi, darbojas tātad brīvprātīgi, bez atlīdzības. Jā, tad pārējām varbūt pie tā, ko varbūt esat dzirdējuši sevišķi šajā gadā, sākot ar janvāru. Bija diezgan daudz informācijas, un sociālajos tīklos ar tas bija daudz lasāms, ka stalbrieži šobrīd lielākie postījumi gan mežaudzēm, gan lauksaimniecības kultūrām. Un pastāvošā uzskaita, kā jūs redzat, tā ir tā zilā līnija, cik tad ir novērtēts, tad 68,000. Kā jūs redzat, pēdējos 4 gados skaits ir stabilizējies, nav vairs augošs, pat nedaudz krītošs. Oranžā līnija ir limits, tātad to, ko valsts meža dienests pasaka, cik briežus drīkstam nomedīt. Medību sezonā, kā jūs redzat, tur pēdējais skaitlis pagājušajā sezonā 33,660 un nomedīts. Šī gada rādītājs ir, ja pagājušā sezonā bija 25,000 gandrīz, kā jūs redzat, tas ir vēl iepriekšējā. Tad pēdējā sezonā ir mazliet vairāk par 28,000 nomedīt, brieži gandrīz 29,000. Un mežsaimnieki un lauksaimnieki saka, wow, 33 jums bija jānomedī. Jūs nomedījuši esat tikai nepilns 29,000. Tad jūs neesat izpildījuši savus pienākumus. Un redziet, kāds te slēpjas tāds uzstādījums, ka medniekam ir pienākums medīt. Tai pašā laikā, ja jūs palasītu sociālos tīklus, tur mēs tiekam nosaukt kā, ļoti labi, tad hobijs, tas ir mūsu vaļasprieks, izklaide. Ja, ja tā smagāk lasam, kas tur ir rakstīts, tad mēs esam tikai šāvēji, nogalinātāji, mērdētāji un mirušas gaļas ēdāji. Tur var izlasīt pašu vēlu, tur tas labāk nelasīt. Ja? Un te ir tā milzīgā starpība, ka sabiedrība mūs uzskata tā kā par tādiem makšķerniekiem. Vismaz, ja makšķernieks grib aiziet pamakšķerēt, grib neaiziet. Grib atlaiž zivtiņu, grib apēd. Mednieks, ja viņš ir kaut ko nomedījis, viņš nepamet viņu tur upes malā kaķiem, ja, piemēram. Tas dzīvnieks ir
kā saka, jālieto, jāizmanto, jo tā ir mednieka ētika. Otrs, ja ir šādi uzstādījumi, ka mums ir limits, ka jānomedī obligāti tik, tas vairs nav hobijs. Hobijs ir tad, kad es gribu aiziet uz mežu ar savu bisīti, pasēdēt, paskatīties. Ja man ir tas prieks un es redzu, ka to dzīvnieku var nomedīt, es nomedīju. Ja nav tas prieciņš, es nemedīju. Es vienkārši esmu papriecājies, pavēroju dzīvnieku, es braucu mājās. Tas ir hobijs. Bet ja man liek medīt no rīta līdz vakaram, un vēl labprāt naktī gribētu, lai es sēžu pie tā lauka un sargāju, tad tas nav hobijs. Jā, ja mēs paskatāmies iepriekšējā sezonā, kā tas briežu blīvums, skaidrs, ka mēs jau redzam, te ir tā lielākā problēma - Zemgala un Kurzeme. Nedaudz arī Vidzemē mēs redzam, ja tur Cēsis, Valmiera apmēram tas rajons, bet principā tā ir Zemgals un Kurzemes problēma. Jā, valsts meži uzrāda, ka ir lielāks platības postīts un tā tālāk, bet ja papēta, kā tā ciršana notikusi, tad principā pa gadiem svārstās, bet tas trends jau ir redzams, ja, ka tomēr kāpj. Un pēdējie skaitļi arī rāda, ka iepriekšējās 3 sezonas izņemot, jeb gadus, šis ciršanas apjoms arī Latvijā kopumā ir kāpis, un līdz ar to arī tas ir saistīts, kad 2 gadus atpakaļ strauji pieauga cenas, tas ir normāli, privātie meža īpašnieki labprāt cirta, un tas ir pareizi. Tirgus diktē savus noteikumus, bet ja kopējā līkne kāpj, ko tas nozīmē? Ka parādās jaunaudzes. Un jaunaudzes ir klāts galds meža dzīvniekam, stalbriedim, pārnaģiem. Ja ir ēdamais, atrodas arī ēdēji. Ja ēdamā ir vairāk, ēdēju vairāk. Tādi ir likumi. To neviens nevar izmainīt dabā. Līdz ar to ir arī objektīvas lietas, par ko reizēm meža īpašnieki un lauksaimnieki aizmirst. Paskatieties, kas notiek lauksaimniecībā. Tikpat kā atmatas pamestas platības mēs neredzēsim visā Latvijā. Tā kā arī zaļināšanas slavenā programma ir ļoti niecīga lieta, un kā jūs ziniet, tā ir brīvprātīga. Protams, tur ar burkāniem tiek lauksaimniekiem mazliet stimulētā lieta, lai viņi atstātu šo saucamo zaļināšanas joslas un neapsētas, ja, bet tas nav šobrīd tā saucamā panacēja. Jā, un ja mēs skatāmies, kur tad vairāk cērt pa reģioniem, skaidrs, ka šobrīd, protams, Vidzeme ir pagājušajā gadā, tas ir no 1. janvāra pagājušā gada, ir izvirzījusies, bet, kā mēs redzam, vairāk cērt, protams, Kurzemē un Zemgalē, un līdz ar to arī vairāk galds ir klāts briežiem. Jā, vēl, ja runājam par šīm problēmām, mednieku skaits samazinās Latvijā. Protams, mēs varam teikt, jā, arī iedzīvotāju skaits Latvijā samazinās, kas ir taisnība, un līdz ar to tā tas varētu būt, bet ir lieta, ka mednieki arī noveco strauji. Jauno mednieku skaits samazinās. Un tam ir vairāki iemesli. Pirmām kārtām tas ir pats svarīgākais sabiedrības attieksme pret medībām. Kā jūs ziniet vai nezināt, piemēram, Arteik būs pašvaldības vēlēšanas, paskatieties kandidātu sarakstos. Tikpat kā neviens neuzrāda, ka ir mednieks. Tikpat kā neviens, lai gan kandidātu sarakstos ir mednieki pietiekami daudz. Jo vienkārši redz, kas notiek sociālajos tīklos, kā mednieki tiek nolamāti. Ja? Tātad līdz ar to var zaudēt iespējams arī kādas balss. Tāpēc šo deputātu kandidāti neuzrāda, ka ir mednieki. Ja palas šos komentārus, ja, Twitterī un kur nekur, tad jūs lasat un domājat, kāpēc, lai man kāds pēc tam nolamātu, ka es esmu slepkava un tā tālāk. Tad jums liekas, nē, tā nodarbe nav priekš manis. 1700, šī ir uzskaita pēc izsniegtajām mednieka sezonas kartēm, kas obligāti, ja tu gribi piedalīties medībās, ja, medību procesā,
Valsts meža dienestā jāiegādājas mednieku sezonas karte. Šobrīd tā maksā bez atlaidēm 30 eiro. Studentiem, pensionāriem, skolniekiem, ja tādi ir, no 16 gadiem jau šobrīd var piedalīties medībās, ja, tad tie ir, ja nemaldos, 15. Jā. Vēl pie šī skaitļa 300 atļaujas apmēram iegādājās dzinēju sezonas laikā. Ja, tie, kas varbūt nepiedalījās gaidas sezonā, dzinēju medības patīk vairāk. Tā kā mēs varam teikt, 19,000 aktīvu mednieku šobrīd ir Latvijā. Bet mednieku tiesības ir vēl, tika minēts, ka varētu būt vēl 10,000 mednieku, bet netiek jau uzskaitīts tie mednieki, kas ir miruši, kas izbraukuši no valsts. Mēs principā varam runāt tikai par tiem, kas pērk šīs mednieku sezonu kartes, un tās ir šobrīd 19,000. Mednieku organizācijām pat ir izteikts arī no šiem te pašiem sadarbības partneriem, saka, mednieku organizācijas, ko jūs darat, lai mednieku skaits Latvijā pieaugtu, jo tā varētu būt viena no tādām, kā lai saka, vieniem rādītājiem, kas jo vairāk mednieku, jo vairāk medīs, tā tad ierobežos šos postījumus, tam varētu piekrist. Ko mēs darām? Es šeit esmu arī tāpēc lasu šo lekciju, tāpēc es jums stāstu, kas ir medības šobrīd, kā tas veidojas, kas mūs sagaida. Un ne tikai Mednieku savienība rīko seminārus, piedalās meža dienās Tērvetē, meža ABC Kuldīgā, kas tagad būs tuvākajā laikā. Tā kā daudz ko darām. Tāpat mēs rīkojam šaušanas sacensības, atbalstam dažādas. Ja? Tāpat šautuvēs rīkotos seminārus. Tāpat, ja jūs ziniet, tas gan vairāk ir, bet arī mūsu biedrs Mārkulīčos rīko jauniešiem, varbūt kāds piedalījies nometnes Vanagats, ja? Tas jau kur lieto pneimatiskos ieročus šautuvē, kur iemācās vispār ar ieroci apieties drošību, kas ir ļoti svarīgi medību procesā. Tā kā mēs cenšamies caur saviem projektiem pēc iespējas iesaistīt jauniešu un parādīt, ka medības ir ļoti, ļoti laba nodarbība, jo ne jau tas nomedītais dzīvnieks ir mūsu pašmērķis medniekam. Tā ir baudīšana, zināmā mērā, mūsu iekšējā, no senčiem mantotā, tāda sajūtu apmierināšana. Tādā ziņā mēs varam teikt, ka tas ir arī mūsu hobijs, pat daļa no dzīvesveida. Bet ja mums pasaka, mums jāmedī ir tik un jānomedī obligāti 200 vai 250 briežu sezonā, tad tas ir darbs. Arī par izdevumiem mums jārunā. Paldies Silavai, ka Silava ir pētījusi tātad mednieku aptaujās veikusi aptaujas, kā tad ir izdevumi. Tātad mūsu izdevumi ir milzīgi. Tie ir milzīgi. Tiek vērtēts, kad apmēram, ja sadala šos ciparus, tad apmēram 1,500 gadā mednieks tērē. Ar to tad jārēķinās medniekam. Ja? Protams, cits pērk ļoti dārgus ieročus, maina labprāt ieročus, tā kā zirgus, aizvien jaunas iegādājas, pērk ļoti dārgas brenda optikas, ierīces dažādas, tērpu iegādājas par 1000 eiro. Cits vienkārši iegādājas ne tur varbūt brenda, bet labu, praktisku mednieku tērpu ar ieroci. Nav obligāti jābūt ierocim ar inkrustāciju, ierocim jābūt labam stobaram. Ja? Kā teica, kādreiz meža fakultātē bija ļoti ievērojams dekāns, tāds Alfons Grīnfelds, un viņš bija ļoti tāds, kaislīgs mednieks arī, un atbalstīja medniecību un studentu iesaisti medniecībā. Tad Alfonam Grīnfeldam prasīja, bet kā jūs, dekāna kungs, profesori, kā jūs mākat tik labi šaut? Jūs laikam
ejiet uz šautuvēm bieži, kas ir pareizi. Dekāns tā noklausījās šo jautājumu, teica, ziniet, studenti, jāpagriež tā caurulīt vienkārši pareizā virzienā. Nu tā. Tā kā skaidrs, ka mūsu iemaņas ir atkarīgas no treniņa. Jā. Es jau runāju, kad nodevas pieaug. Pavisam nesen, ja nemaldos, 2 sezonas atpakaļ, vai pat 2, pieauga ļoti maksa, jeb nodeva valsts meža dienestam par nomedīto limitēto dzīvnieku. Un tas uz visiem medniekiem uzlika slogu Latvijā 400 000 eiro. Tā nav maza nauda. Šobrīd bullis, aļņa bullis vai brieža bullis, ja grib nomedīt, tad nodeva ir 20 eiro. 15. Un par govu teļu 7,50. Jā. Nu tad iedomājieties, tas ar vēl papildus. Tu esi aizbraucis uz to mežu, tērējis degvielu, amortizāciju mašīnai. Un tev bieži vien nav tā, ka tu izej no mājām. Varbūt lauka rajonos, kur dzīvo mednieks, tur ir vieglāk. Bet par cik vairāk iedzīvotāji šobrīd dzīvo pilsētās Latvijā nekā laukos, tad ar to jārēķinās ir obligāti. Un tas dzīvnieks ir vajadzīga apstrāde, un jābūt ir mednieku mājai, un jābūt ir dīrātavai, un tagad jau prasa, lai tur būtu nodrošināts biodrošības prasības sakarā ar Āfrikas cūku mēru. Un vispār jau, ja mēs apstrādājam dzīvnieku vai ne, šī gadījumā tur ir daudz asiņu un citu, vai tās pašas iekšējie orgāni, kas jāizņem, tie visi jāutilizē, jābūt speciālām glabātavām, pēc tam tas jāutilizē pēc noteikumiem. Tā kā ļoti daudz dažādas lietu, kas prasa izdevums, un vēl nodevs. Ja? Vēl nodevs. Maz nerunāju par to, ko no mums prasa nomnieki, kas iznomā valsts meži. Mēs varam tā rupji teikt, starp 40-50 centiem par hektāru prasa nomas maksu. Kā es teicu, 600 000 valsts meži iekasē no mums katru gadu no medniekiem. Tad privāti firmas tur brīvi rīkojas. Un šobrīd, ja prasa eiro par hektāru privāti firma, tad mēs sakam, tas ir ļoti labi, bet, teiksim, tāda firma kā Sija pata prasa 3 eiro par hektāru. Un tas jau ir diezgan liels finanšu sloks medniekam un mednieku biedrībai, kas tur medī. Jā. Nu, es jau runāju, tātad aprīkojums, ieroči, munīcija, cenas kāpj fantastiski. Ja vēl nesen 2 eiro par vienu vītņu stobu ierīces patronu, tas kādi gadi 3-4 atpakaļ. Būtībā pirms Covid bija apmēram 2,50, tā bija augstākā cena par vienu patronu. Tagad 4,50, tā jau ir norma. Ja? Tā kā viens šāviens aiziet uz šautuvi, kur jātrenējas medniekam. Tad jūs iedomājaties, jūs jau neaiziesiet uz šautuvi, kur jāmaksā arī par šautuvas pakalpojumiem, un jūs jau nešausiet vienreiz. Jums vairākas reizes jāšauj. Cik vien tāds šautuvas apmeklējums maksā? Daudz, ļoti daudz. Jā, varbūt zināt, nezināt, bet šogad ļāva tur, kur bija lieli postījumi, izmantot termokameras un nakts redzamības tēmekļus pārnaģu medībām, konkrēti briežu medībās. Bija 20 dienas, marta beigās dotas ar speciālu rīkojumu valsts meža dienesti, un, protams, tas rada ļoti lielu interesi par šādu tēmekļu iegādi. Nevaram novērtēt pa zemu remontu, roči un tā tālāk. Bez tā sekmīgām medībām ir ļoti svarīgs palīgs, un tas ir suns. Protams, aizvien grūtāk paliek, lai šādus suņus varētu uzturēt un izmantot. Tas ir liels darbs, bet gaidēji vajag asinspēdus un gaidmedības notiek vasarā, rudenī.
un dzinēju medībās tie ir dzinēju suņi, lai šīs medības padarītu maksimāli efektīvas. Bez suņiem bieži vien ir diezgan neefektīvas medības, jo dzīvnieki nav dumji. Tie, kas ir izdzīvojuši, ir eleganti piemērojušies tiem apstākļiem. Viņi zina, no kā ir jābaidās un no kā nav jābaidās. Tie dzinēji var iet kaut vai rokās sadevušies. Viņi vienalga paliks tajā mežā un neies ārā uz mednieku līnijām. Nu, ko es jau minēju, ja? Tātad degviela, transports. Jā, mēs jau nerunājam nemaz par to, ka klubi ir spiesti ne tikai nodrošināt drošību medībās, un drošību medībās pirmkārt nodrošina trepes, torņi, novērošanas sistēmas zināmā mērā, bet arī jāierīko ir barotavas un arī infrastruktūra jāuzlabo, veicot stigu tīrīšanu, izcērtot vārnu kājas, jeb šaušanas stidziņas. Tā kā ir ļoti daudz medniekam jādarbojās, lai sakārtot savu medību platību. Jā, ir arī jāformē ieroču atļaujas, par ko jāmaksā, jāveic ir veselības pārbaudes regulāri, atkal par to jāmaksā. Ja. Piedāvā arī dažas apdrošināšanas firmas apdrošināšanu. Nu, kā saka, gribat pērkat, gribat nē, bet ja jūs ievērojat drošību medībās, kas ir numur 1, jebkurā gadījumā medībās drošība un vēlreiz drošība, tad principā jūs tā kā to civiltiesisku apdrošināšana nav tik būtiska, bet dažas apdrošināšanas firmas to piedāvā. Jā, šobrīd aktualitāte tieši šajā dienā, burtiski vakar, mums ir jādod mednieku biedrībām, vispirms zemkopības ministrijai, un tad zemkopības ministrija sūtīs mūsu iebildumus, mūsu ieteikumus par svina munīcijas ierobežošanu. Šobrīd ir stāsts, ka svina munīcija pilnībā aizliegs. Cilvēkam parastajam liekas, bet tas ir skaisti. Svins nebūs dabā vairs, netiks dabā lietots. Kā jūs ziniet, mums jau ir ierobežojumi, tas ir mitrājos, praktiski visur, kur ir ūdens, ir aizliegta svina munīcijas, svina skrošu lietošana ūdens putnu medībās. Es pats to esmu izmēģinājis, lai gan man tik daudz laika neatliek ikdienā, lai nodarbotos bieži ar putnu medībām. Ir slikti. Ja tu esi pieradis medīt ar svina skrotīm, tu apmēram kā mednieks nojaut, kādā attālumā jābūt ir tam putnam, lai tu izdarītu drošu, precīzu šāvienu par šo putnu. Tu izdari to, un tu pēkšņi redzi, kad ietekme, šo skrošu ietekme, kas ir no parasti metāla sakausējuma, bet principā tērauds, kad ir ļoti maza ietekme. Putns tiek ievainots, nevis uzreiz nogalināts. Un tā ir tā sliktākā lieta. Ko tas nozīmē? Skaidrs, ka jāregulē ir šis attālums pirmām kārtām, kādā putns tev lido garām, lai tu varētu droši tomēr šo putnu uzreiz nogalināt, nevis ievainot. Tas nav tik viegli. Bet tātad tas ir zināma apgrūtinājums, tas ir, teiksim. Mēs varam diskutēt, bet zināms apgrūtinājums ir, jo nevienmēr tu vari precīzi novērtēt šo te attālumu, kurā arī šīs te metāla skrotas, jeb tērauda skrotas šo dzīvnieku vai precīzāk putnu nogalinās uzreiz. Putns tiek ievainots, tev jāpiešauj šis putns ir, tātad jāmedī vai jāizdara 2 šāvieni par šo dzīvnieku. Tas arī nav labi. Bet, ja nerunājam par skrotīm, ja runājam par bezsvina munīciju, tad, atklāti sakot, mana praksa ir, es jau vismaz 5 gadus esmu pārgājis Vītņu Stobrā uz bezsvina munīciju. Ir ok, nekāda vaina nav, ir labi. Vienīgais bezsvina munīcija ir kārtu dārgāka, apmēram par 1/3 dārgāka par svina munīciju, ko mēs varam iegādāties. Līdz ar to, tas ir atkal tāds papildus sloks medniekam, bet toties zinot, kādu
ietekme atstāja uz medījuma produkciju, gaļu atstāja svina lode, sašķīstot pret kauliem. Tad acīm redzot, šī lieta ir pieņemama. Ja runājam par gludstobu ieročiem, kā jūs ziniet, ļoti sen jau ir Latvijas firma Duplex, kas lieto, jeb ražo tieši bez svina gūdos ieroču, gludiem ieročiem bez svina lodes, tātad tērauda. Un ne tikai Duplex, arī ārzem firmas ražo ļoti labas šīs gludstobra bez svina lodes. Iedarbība nav slikta, galvenais, lai būtu kvalitāte. Lai cik interesanti nebūtu, es ceru, ka te nav neviens Duplex pārstāvs, bet man neapmierina Duplex ražojumi, tāpēc, kad ir kvalitāte dažāda. Un, ja tu nevari 100% paļauties uz šo lodi, kad tu izdari šāvienu, tas nav labi. Un šīs te regulas, protams, medību procesu ietekmē. Ko tad darīt? Pirmkārt, skaidrs, ka šie sadarbības memorandi ir jāturpina starp medniekiem un meža un zemju apsaimniekotājiem, īpašniekiem. Mēs uzskatām, ka valsts meži skaidrs, kad ir ļoti nopietns spēlētājs, kā nekā 50% no platībām meža apsaimnieko un slēdz līgumus ar mednieku biedrībām un medniekiem. Bet vienīgais mums ir bažas, ka valsts meži mēģina šobrīd medniekus ietekmēt vairāk medīt ar tādu pātagas palīdzību. Jaunie līgumi tiek solīti vairs tikai uz 5 gadiem, līdz šim bija nomas līgumi 30 gadus. Kas ir līgums uz 5 gadiem, tas nav nekas. Ko mēs varam izdarīt, ko mēs varam plānot. Mēs mednieku māju nav jēgas remontēt, ja pēc 5 gadiem varbūt mums nenoslēgs līgumu. Ja mums līgums uz 30 gadiem, tad tas ir praktiski viena mednieku paudzes mūžs, gandrīz. Tas ir labi. Līdz šim tādi ir bijuši, un tas nepatīk. Un arī dažādi nosacījumi, kā tomēr varētu šos līgumus laust, ir stipri apšaubāmi. Stāsts ir viens. Ja ar kādu mednieku biedrību vai klubu lauzīs līgumu dažādu iemeslu dēļ, ko var uzskatīt, piemēram, netiek bebru dambi regulāri nojaukti, netiek aizsargāt šīs meža kultūras, tad principā pēc pāris aizrādījumiem, ja klubiņš dažādu iemeslu dēļ nereaģē, var šo līgumu laust, pēc tam šos līgumus pēc noteikumiem izliek tirgū un notiek izsoles. Līdz šim maz ir lausti līgumi par pārnaģiem. Sakarā ar pārnaģu postījumiem vēl līdz šim nav lausts neviens līgums, bet par bebru postījumiem ir kādi 5 līgumi lausti par šiem te 20 gadiem kaut kur kopš līgumi ir sākti slēgt. Tā kā tos izliek reti, bet izliek, un skaidrs, ka tur šīs te maksas par 1 hektāru sastāda pat vairākus eiro, līdz šim jau 40-50 centu vietā. Tā kā skaidrs, ka no izsoles šis iegūms noteikti ir daudz lielāks, bet nevarēs jau, ja tirgu izliekat 5 iecirkņus, tā ir viena lieta, ja jūs izliekat 500 iecirkņus, tā ir pavisam cita lieta, kas viņus pirks vai kas piedalīsies izsolēs. Jo Latvijas valsts mežiem ir mazliet vairāk par 900 līgumiem ar medniekiem. Skaidrs, ka ja pieaugs nomas maksa, vai tās būs izsoļu gadījumā, vai kā vienkārši tiek palielināta nomas maksa, ticiet man, ne visi mednieki var samaksāt to biedra naudu klubā, kur ietverta ir arī nomas maksa galvenokārt. Tas ir diezgan liels sloks pensionāram, piemēram. Ir arī skaidrs, ka, ja jūs skatāties ziņas, tad par labāko darba vietu Latvijā, kas ir atzīta šobrīd Latvijā?
Labākā darba vieta Latvijā, tas jums laikam meklēja darbu. A jaunieši par to vēl nedomā. Jā, tas ir ļoti svarīgi. Bet iepriekšējos gadus, kāpēc es to pieminu, iepriekšējos gadus labākā darba vieta bija kas? Medicīna. Nē. Labākais uzņēmums, es domāju, kā labākā darba vieta. Tagad Latvijas finieris, iepriekšējos gadus Latvijas valsts meži. Latvijas valsts meži. Un tas kaut ko izsaka, un te ir tas, kad valsts meži, ja turpinās šādi ar medniekiem, ar tādu pāteiks palīdzību runāt un darboties, tas jau zaudē to uzticību, ja, un to, tā teikt, neapmierinātību. Bet šobrīd, ka valsts meži nav pirmajā vietā, tur ir citas lietas. Tur šobrīd notiek zināma reorganizācija, un līdz ar to sabiedrība reaģē uz to. Jā, ir arī valsts meži veikuši tādu eksperimentu, ka viņi vienā iecirknī ir organizējuši attiecīgu speciālistu, kas to vien dara kā tikai medī, bet viņam ir savu darbinieku. Viņam jānodrošina automašīna loģiski, un ne jau kaut kāda, ja, bet dārga, lai var tikt visur būt pieejamība, nodrošināt ierocis, apģērbs, apdrošināšana, alga, nodokļi. Tas noteikti ir daudz dārgāk nekā turpināt nomas attiecības ar mednieku klubu. Nu jā, mēs šobrīd strādājam un gribam, lai jaunajā memorandā, starp citu arī 23. aprīlī mums ir nākamā sanāksme, kad būs arī iekļauts kaut kas, kas mudinās medniekus medīt. Vai stalbrieži ir visas Latvijas problēma? Nē. Ja redzam šeit nomedīšanas apjoms pagājušā sezonā, bet arī sezona vēl nebija beigusies, bet pamatā, ja tāda janvāra beigas, tad jūs varat redzēt, kur ir šīs problēmas. Tā ir Kurzeme un daļa Zemgales. Ja mēs gribam samazināt kaut kādā vietā blīvumu, tad skaidrs, ka nav jāmedī tikai vienam, ko jūs redzat tajā nosacītajā taisstūrī, ja tāda spilgti zaļais ir tur, kur ir augstākā intensitāte, ja, medīšanas. Ja viņi medī viens klubs ļoti intensīvi un apkārt nemedī, šo stalbriežu postījums nesamazināsies. Ja medī visā platībā apkārtējie klubi vienmērīgi, kā jūs redzat tajā ovālajā platībā, tur, tajā reģionā, tur mēs varam cerēt stalbriežu skaitu samazināt un līdz ar to postījumu skaitu samazināt. Ko mēs iesakām kā biedrības? Lūk, bija pagājuši gadu arī ļoti sasāpējis jautājums ar lauksaimniekiem. Mēs norganizējām Saldus nodaļu, Mednieku savienības Saldus nodaļu norganizēja tikšanos. No sākuma gāja karsti, pēc tam tomēr pat cik redzēja viens otru sejā, ja, tad tas prasību līmenis un izpratnes līmenis, prasību līmenis samazinājās, izpratnes līmenis palielinājās, un pēc tam, pēc 6 mēnešiem, kad skatījāmies rezultātus, tad jau janvāra beigās bija limits izpildīts visā šajā Saldus novadā, un tas bija tikai 27. janvārs, sezona vēl turpinājās vēl februārī, un kā jūs zināt, tika pagarināta arī martā goju medības. Tā kā rezultāti ir. Ko darīt? Skaidrs, ka tas ir tas pats, ko es teicu. Vienu pašu, ja tikai medīs vai liks medīt vienām klubām, tur nekāda rezultāta nebūs. Tur ir jāmedī visiem klubiem, jāsadarbojas tajā reģionā. Jā, tāda, kā es jau minēju par Saldu, ja, šis piemērs ir jāturpina sadarbības piemērs. Tātad rezultāti bija jau pēc 6 mēnešiem. Tas ir jāturpina. Mēs ceram, ka valsts meži ar to ņems par piemēru, jo mēs to esam viņiem stāstījuši, rādījuši, ka tikai lūk šādu tikšanās organizēšanu, kur katra puse izstāsta savas objektīvās un varbūt arī subjektīvās vajadzības vai arī
zaudējumus no vienas puses un izdevumus no otras puses, tad var atrast kaut kādu kopsaucēju un teikt, ka mēs sadarbojamies. Mednieki sadarbojas ar zemes īpašniekiem. Nu jā, ceram, ka tā sadarbība ar valsts mežiem būs daudz konstruktīvāka. Jā, paldies, bet jūs iesūtījāt dažus jautājumus, un uz tiem es ceru arī ātri atbildēt, jo kaut ko jau es pieskāros. Nu, redziet, pirmais jautājums. Vilku medības. Piegaudošana, karodziņi. Kuras ir efektīvākas? Jūs ziniet, ja te noliktu 9000 mednieku šajā rindā, tad pusi teikt, ka ar karodziņiem ir visefektīvākais, otra pusi teikt, ka tikai ar piegaudošanu ir efektīvākās. Ja? Bet te ir dažādas lietas. Tas ir kurā gada laikā, kad notiek. Skaidrs, ka piegaudošana ir efektīvāka tikai praktiski tajā laikā, kad mazuļi vēl ir, kā saka, kad nāk ārā no migas. Ja? Tātad līdz tam tā piegaudošana nav tik efektīva. Tad, kad mazuļi tiek vesti ārā, jau tiek mācīti, ja? Jaunie vilcēni, tad, protams, šī piegaudošana ir daudz efektīvāka un tad laiks. Medības ar karodziņiem. Visefektīvāk tad, ja ir ziema, ja ir šī bezlapu periods. Ja ir lapas, jūs varat vilkt tos karodziņus, vilks vienkārši neredzēs šos karodziņus un nebūs lielais efekts. Ja? Tā kā bezlapu periodā. Tā kā es nevaru šeit pateikt, kas ir efektīvāk. Mūsdienā, ka mums ziemas nav, ok, bet ticiet man, lielākā daļa, bet vismaz droši pusi no limita tiek nomedīta gaidas medībās vasarā, kad sāks vilku sezonas medības. Sēžot medniekiem uz gaidi, gaidot meža cūku vai stalbriedu vai buku, iznāk vilks. Un bieži vien es pats esmu pieredzējis, kad uzsalpju, lai iznāk mānītu, tā teikt, stirnāzi, buku, uz svilpīti iznāk vilks. Jo viņš dzird, tur ir stirna vai ne, vai kaza vai āzis, viņš nāk. Tā kā ar vilku medībām ir tā. Stirnu selektīvās medības, ļoti daudz pētījumu ir bijuši, un vienu brīdi arī mūsu periodikā varēja lasīt par pētījumiem, kas ir veikti Vācijā un laikam Čehijā arī, ļoti ietekmē šo selektīvo rezultātu, ietekmē barošanās apstākļi, laika apstākļi, kādi bijuši. Tātad bieži vien, ja mēs medītu tikai atpalikušos jaunos āzīšus, mēs par to nevaram tā pilnībā stirnām ietekmēt, bet tas ir kāds rezultāts, ja mēs medītu jaunos āzīšus, tas ir ar pirmiem ragiem, kuriem nav attīstīti šie radziņi. Jā, tad mēs to varam ietekmēt. Tā jūs rakstat medību ieroči, to salīdzināšana, šaujot ar bezsvinu munīciju. Es jau jums mazliet minēju par to, es domāju, ka tur arī daudzais nepieskaršos. Ja ir nepieciešams samazināt dzīvnieku skaitu, jūs jautājat, vai nebūtu pareizāk vairāk medīt pieaugušas mātītes, nevis teļus vai sivēnus? Jā, zināmā mērā tā ir taisnība, bet interesanti, ka savā laikā Vācijā veikti pētījumi nomedīja vadošo cūkas mammu, meža cūkas mammu, tad eksplodēja pārējā bara vaislība. Jo izrādās, ka vadošā meža cūka neļauj bieži vien pāroties jaunajām cūciņām. Jo jaunās cūciņas var pāroties pat nesasnieguši gada vecumu. Ja? Tā kā ir arī šādi pētījumi, ja runājam par meža cūkām. Ja runājam par pieaugušiem dzīvniekiem, šī gadījumā govīm, jā, taisnība, ja mēs medītu pastiprināti govis, mums būtu reālāk samazināt skaitu, bet no otras puses teļi, jaunie dzīvnieki, vienmēr ēd vairāk, viņiem vajadzīgi vairāk barības. Tā kā no vienas puses jā, man atbildi ir jāmedī ir proporcionāli.
kur, protams, teiksim, stalbriežiem ir jābūt šai attiecībai, kad govju procentāls, govis būtu jānomedī apmēram 40% no visas kopējā dzīvnieku skaita. Un tad visbeidzot, vai ir iespējams medīt ar nakts optiku? Jā, kā jūs ziniet, labs sienotsuņus un meža cūkus mēs varam medīt ar nakts optiku, ar termooptiku, jā. Diennakts tumšajā laikā, bet diennakts tumšais laiks iestājas 2 stundas pēc saulrieta un beidzas 2 stundas pirms saulēkta. Tā kā diennakts gaišais laiks ir pietiekami liels, kurā mēs dienā mums neviens neaizliedz medīt ar nakts optiku, piemēram. Ja? Nu tā. Vai vēl kādi jautājumi? Es saprotu, ka nav, tas ir forši, jo jūs gaida bulciņa un kafiju laikam. Ja? Paldies! Paldies!